Sveika, Harijs! Šodien gribu parunāt par tādu tēmu. Ja Eiropas Savienība grib saglabāt ietekmi, tai jākļūst par federāciju, jeb par Eiropas Savienotajām valstīm. Tāda ideja šad tad jau ir paspīdējusi. Bet nav gūs liela atsaucība. Visādi nacionāļi par to vispār negrib nedzirdēt. Bet mēs tak redzam, cik šodien grūti pieņemt lēmumus. Ja jāsaskaņo visu 27 dalību valstu viedokļi. Uzrodas kāds Orbāns vai Fico un nekādu lēmumu nevar pieņemt. Ja patiesībā pēc ekonomiskā potenciāla Eiropas Savienība ir līdzvērtīgs spēlētājs ASV un Ķīnai. Bet birokrātiskie procesi ļoti bieži kavē attīstību. Tāpat bieži dzirdam, ka ASV prezidenti, un ne tikai Trumps, arī citi, saka, ka nezina, ar ko Eiropā jārunā. Lielo valstu vadītāji katrs cenšas kļūt par Eiropas līderi. Eiropas padomes priekšsēdētāji, Eiropas komisijas vadītāju, Eiropas globālās lielvalsts vispār neuztver kā nopietnas spēlētājs. Ja izdotos izveidot federāciju, tas ļoti pacelt Eiropas Savienības prestižu lielu varu vidū. Varētu koncentrēt resursus, izveidot efektīvu aizsardzību. Varētu stingrāk stāvēt pretī visādiem ASV uzbrukumiem. Protams, mazās valsts iebildīs, bet vēl tak ir iespēja kultūrai, vēl kaut kādām sfērām, ka mazās valsts varētu uzlikt veto. Bet, teiksim, aizsardzību, ārlietas nodot centrālai Eiropas Savienības vadībai. Arī ārējā tirdzniecība, muitas tarifi visādi palikt federācijas pārziņā. Kā pie tā nonākt? Ir dažādi ceļi. Sākumā varētu izveidot kodolu. Vācijas, Francijas, Ziemeļu valstīm, es domāju, Skandināvija, Baltijas valsts. Un tad pamazām varētu pieslieties pārējās valsts. Iespējami visādi varianti. Diskusiju ceļā varētu nonākt pie optimālā varianta. Manuprāt, Eiropas Savienība nevirzīsies šo ceļu. Lielie globālie spēlētāji panāks, ka Eiropas Savienība izjūg. Mēs tak to negribam, vai ne? Protams, tas ir ļoti grūts uzdevums, un tur būs cītīgi jāstrādā. Bet cita ceļa, manuprāt, Eiropas Savienībai nav, ja tā grib palikt kā nopietnas globālais spēlētājs. Un kā domājat jūs?